Čau, skatītāji! Mans vārds ir Lauris Zalants, un tu skaties raidījumu Mans biopārtikas gross. Gribi tici, gribi netici, no bioloģiskās pārtikas es saprotu ļoti maz, tieši tāpēc es esmu šeit. Es esmu gatavs doties pie mūsu pirmās epizodes viesa, uzzināt daudz un dažādas lietas par to, kā bioloģiski uzaudzēt dārziņus, un šis ir pirmais zaļās lapiņas stāsts. Ejam! Kas vispār ir bioloģiskā pārtika, ja tā ņem vienkāršā tautas valodā, varbūt var izstāstīt? Bioloģiskā pārtika ir pavisam vienkārši. Ir tāda lauksaimniecības sistēma, kur pārtiku ražo respektējot dabas sistēmas, ekosistēmas, rūpējoties par savu veselību, cilvēku veselību, apkārtējās vides veselību, respektīvi. Bioloģiskam lauksaimniekam ir ļoti daudz vērtības savā saimniekošanā. Bioloģiskā pārtika ir pavisam vienkārši. Ir audzēta bez mākslīgiem augu aizsardzības līdzekļiem, bez mākslīgiem mēslošanas līdzekļiem. Lauksaimnieks izmanto pašu sevis radīto sistēmu, kas ir augu seka, augu maiņa saimniecībā, un izmanto dabīgus līdzekļus, lai aizsargātu augus un pabarotu augus. Kas ir tie dabīgie līdzekļi? Pats primārais bioloģiskā lauksaimniecība ir sūdi, kūtsmēsli. Protams, ir arī citas metodes, gan zaļmēslojums, gan dažādi citi augi, atstāt papuvē lauku, sešu lauku sistēmu ar atmatu, ar papuvi, ar rušināmiem augiem, ar graudaugiem, ar dārzeņiem. Ļoti dažāda tā sistēma, ļoti daudzveidīga un ļoti interesanta sistēma. Cik procentos no Latvijas lauksaimniecības zemes strādā bioloģiskie zemnieki, jūsuprāt? Es domāju, kā 30. Nezinu, 100. Es teiktu 70% no visām, kas ir Latvijā. Nu, un cik ir patiesībā? 16. Tad uz pusi vairāk es domāju, ka labāka situācija. Paskat, mēs ļoti veiksmīgi ejot arī esam atnākuši līdz jūsu pozīcijai zemnieku saimniecības salinieki. Vai es neko neesmu sajaucis? Kā īsti nē, jā. Es esmu salinieku saimniecībā, kas audzē dārziņus. Tad jūsu saimniecībā, cik es redzu, klāsts ir tiešām ļoti apjomīgs par to, kā tad tikt līdz, kaut vai tomātiņam, bioloģiskam dārzenītim. Jā, tas nav vienkārši, bioloģiski saimniekot, tas nav tā, ka vienā gadā izdomāju, iestādīšu, iesēšu, izaudzēs un viss būs dārziņa izaugs un viss būs kārtībā. Tas ir tāda sarežģīta sistēma, daudz gadu sistēma, kad tu jau iekop zemi, ielabo zemi, mazini nezāles, lai tu vari vieglāk tos dārziņus izaudzēt, lai nevajadzētu tik daudz kaplēt un to augsnes auglību daudz vairāk uzlabo, lai samazinātu sliktos kaitēkļus. Tev jāaudzē ar visādi dažādi citi augi, kas tā kā labie kukaiņi saug un tos sliktos apēd, un tā kā tev tad nevajag lietot mākslīgo ķīmiju. Tā kā tā sistēma dārziņiem audzēšanas ir ļoti sarežģīta un nav tāds vienas dienas darbs. Siltumnīca uz lauka, kur tas viss notiek? Īstenībā, jo tev lielāka dažādība tiem dārziņiem, jo tev vieglāk saimniekot, jo tev ir mazāk slimību varbūt būs. Tā bioloģiskās lauka pamprība, tev liela daudzveidība. Mazāk slimības būs, mazāk citu kaitēkļu, slikto kukaiņu. Tā kā, ja mēs skatāmies tādu industriālo lauksaimniecību, kur ir ļoti lielas platības ar vienu burkāniem, tad tur ir katru gadu audzē burkāns, tad tur arī izplatās tās slimības un vairāk kaitēkļu. Bioloģiskā saimniecībā mēs mainām laukus, stādām citā laukā, citā vietā, Kolorādo vaboles. Lai nenoķertu tiem kartupeļiem, tev jāstāda krietni tālāk citā laukā, un tad tās vabolēm var tikt galā. Tas tāds ļoti interesants darbs un tāds radošs. Nav jābūt super tīriem laukiem bioloģiskā lauksaimniecībā, lai tās nezāles tomēr arī to mitrumu uztur, un tas tikai nāk par labu. Tā kā jo lielāka daudzveidība, tas tāds bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincips daudz un viss kaut kas. Ja, piemēram, parastais cilvēks, kurš neko no tā nesaprot, piemēram, atnāk kaut vai uz tirgu, ieiet veikalā, kā viņš atšķiras, ka šis ir bioloģisks un šis nav? Pircējs jau, protams, kas regulāri to dara, viņš atšķiras ļoti ātri, arī pēc skata jau varbūt, bet pamatprincips ir jāmeklē Eiropas logo, Eiropas tā zaļā lapiņa ar zvaigznītēm, un tas ir tas galvenā atšķirība, jā. Šī te lapiņa ir bioloģiskās lauksaimniecības zīme. Jūs šādu zīmi redzat uz produkta vai uz dārzeņa, vai kaut kā tas ir pārliecība, ka tas ir bioloģiskā lauksaimniecībā ražots produkts.
No, viņu nevar tāpat vienkārši paņemt un uzlīmēt un teikt, viss šeit ir kārtībā, bet patiesībā. Jā, mums Eiropas Savienībā ļoti stingras kontrolas. Mēs zinām, vienmēr ļaujam mums visus kontrolē, visās malās kontrolas. Un patiešām bioloģiskā lauksaimniecībā kontrolas sistēma ir ļoti, ļoti stingra un uzrauga arī Latvijā pārtikas veterinārais dienests pārbauda gan tirgus, gan veikalus un skatās, kur šī zīme tiek izmantota neatļauti. Un ir vesels uzraudzības sistēma Eiropā vienota. Cik liela komanda ir nepieciešama, lai darītu šādu te darbu, lai audzētu bioloģiskus dārzeņus? Jā, pēc statistikas ir, ka bioloģiskā lauksaimniecībā nodarbināti ir vairāk cilvēki. Jā, ir tas darbs ir lielāks jāiegulda, bet laiks iet un tehnoloģijas attīstās, robotizācija. Latvijā pat darbojās arī robots ravētājs ar saules baterijām. Saules baterijām? Jā, pie tam vēl cilvēki ar katru gadu saka, arī bioloģiskā lauksaimniecība ir moderna lauksaimniecība, nav nekāda. Protams, izmanto visas sentēvu metodes, ko vectēvu, vecmāmiņas izmantojuši, bet mēs ejam līdzi laikam un saimniekojam arī ļoti moderni. Ļoti parasts, vienkāršs cilvēcisks jautājums. Jā. Kāds ir tavs mīļākais dārzenis, Gustav? Jā, es par šo zināju, ka tu tādu man uzdos jautājumu. Jā, kas ir kāds mīļākais? No dārzeņiem droši vien, ka burkāns. Tas ir tāds graužamais burkāns, tas arī veselīgs un labs. Nu labi, ejam pacienāsimies. Iesim, savāksim vienu grozu. Aiziet. Kā tev šķiet, cik Latvijas lauksaimniecības zemes ir bioloģiski certificēta? Tie ir 16%, bet ja pārrēķinam hektāros, 315,000 hektāru. Ar šiem 16% bioloģiskās lauksaimniecības zemes Latvija Eiropas Savienībā ierindojas 8. vietā. Un kā ar dārzeņu platībām? Piemēram, bioķirbjus ražo 160 hektāru platībā. Biokartupeļus vairāk nekā 1000 hektāros. Latviešiem ļoti garšo zirņi. Turklāt to audzēšana uzlabo augsnes auglību, tāpēc tie aug 8,4 tūkstošos hektāru. Un tagad iedomājamies, kā smaržo 10 hektāru diļļu lauks. Tavs bioloģiskās pārtikas grozs. Šeit ir paprika, kas tev ļoti garšoja. Veselīgi, garšīgi un bioloģiski audzēti dārzeņi. Paldies, sirsnīgs. Paldies, lai veiksmi darbos. Veiksmi. Atā.